Reliģija vēlas iegūt monopolu un tiesības uz Dievu. Un Jēzus atnāca, lai cilvēki saprastu rakstus, jo cilvēks uz tiem skatījās no reliģijas acu punkta. Uz zemes ir daudz reliģijas, un katrs savēju uzskata par pareizo, taču to visu ir viegli atšķirt. Jēzus iztrieca visus no tempļa, un viņam bija saruna ar visiem, kas tur bija, un farizeji, viņi neatzina Jēzus, viņi neatzīst praviešus, jo viņi ir ieņēmuši savu pozīciju. Bet visi nosaka augļi, kādus katrs dod. Un reliģija vajā Dievu cilvēks, un negrib pieņemt patiesību, nepieņem to, ka Dievs bija atsūtījis savu dēlu. Un viņi nogalināja Dievu dēlu, jo viņi dzīvoja pēc miesas, nevis pēc gara. Dievu garā esošie cīnās pret sātanu, pret elli, pret nāvi. Un tie, kas ir no miesas, viņi neklausās praviešus, jo tie nav ērti, jo ir jānožēlo savi grēki. Un reliģija ir neprāts, jo tā veido savus noteikumus, kā ticēt Dievam. Un Jēzus par tādiem teica, ka viņi vispār nesaprot neko, ko paši runā. Viņi ir miruši un nezin garīgo pasauli. Viņi nezin arī to, kādas augļus Dievs no viņiem gaida. Un Dievs sāka celt savu baznīcu no dzīviem akmeņiem. Un mūsu uzdevums ir turpināt Dievu iesākto, nevis būvēt reliģiju. Un reliģijai nav saprotams, ko Dievs dara. Tā ir Dieva žēlastība, ka mums ir iespēja piedalīties baznīcas celšanā. Un baznīca ir izglābtie cilvēki. Un tas ir Dieva grandiozais pasākums. Bet reliģija ir ļauna, jo tā nes nāvi.